Sveicināti! Ir palikušas 3 dienas līdz 18. februārim. Pašlaik var just, ka emocijas sit karstu un augstu vilni. Tas, ko es vēlos šodien jums padalīties, varbūt ir ar dažām atziņām, kā mums iespējams būtu labi raudzīties uz 18. bet vēl svarīgāk uz to, kas notiks no 19. un uz priekšu. Manuprāt, ir diezgan skaidrs, ka pats referenduma notikšanas fakts nav tas, ko mēs būtu vēlējušies sagaidīt labākajā no pasaulē. Ir noticis ne īpaši labs process, kura rezultāts, proti šis referenduma fakts par valodas jautājumiem visdrīzāk neveicina, iespējams pat apgrūtina integrācijas un saliedētības procesu Latvijā. Ir vairākas lietas, ko mēs acīm redzot, saprotot šo, varam darīt. Viens ir diezgan skaidrs, šim jautājumam jāiet ar pietiekami vēsu prātu, cik vien iespējams saprātīgs. Domāju, tā ir klasiska situācija, kurā pilsoņi var un pilsoņiem būtu jārīkojas saprātīgi, apliecinot sevi kā pilsoņus. Tas nozīmē, protams, paust savu viedokli, tas nozīmē piedalīties, taču darīt to saprātīgi un maksimāli balstīt uz argumentiem. Tā būtu ļoti vienkārša lieta, un es varu aicināt visus, kas tagad skatās un par to domā, ne tikai padomāt pie sevis, bet arī pārliecināt savus tuviniekus, tuvākos, draugus, izturēties par šo situāciju, cik vien iespējams mierīgi. Otra lieta, domāju, ir svarīgi, iespējams pirms, bet vēl svarīgāk pēc referenduma, pārdomāt, kādas kļūdas mēs esam pielaiduši, mēs katrs varbūt atsevišķi, bet arī kopumā sabiedrība un valsts, lai pie šīs neveiksmīgās situācijas nonāktu. Man, kā ministram ar savu komandu, ir diezgan skaidrs, ka ir nepieciešama būtiska akcentu maiņa integrācijas un saliedētības jomās. Tas ir arī mūsu spēkos, runājot par ministriju, jo ir vairākas jomas, kurās, manuprāt, mums būtu daudz nopietnāk jāstrādā, nekoncentrējoties, nefokusējoties galvenokārt tikai uz jautājumiem, kas saistīti ar valodu vai, piemēram, vēsturi. Tas ir ļoti svarīgi, ļoti būtiski, bet mēs, fokusējoties uz šiem jautājumiem, aizmirstam par daudz svarīgākiem jautājumiem, kas šajā valstī ir turpmāk jārisina. Aizmirstam par svarīgiem jautājumiem. Un šie ir. Mēs saprotam, ka valstī ir būtisks nevēlami demogrāfiskie procesi, kas saistīti ne tikai ar dzimstību vai mirstību, bet arī ar aizbraukšanu. Mēs saprotam, ka valsts, kas ir izgājusi no krīzes, strauji ir jāmaina tās jomas, kas ir buksējušas, jādod redzējums, cerība, vīzija, versija izglītības, ekonomikas, labklājības jomā. Ir nopietni izaicinājumi, kas saistās ar šīs mūsu valsts teritorijas, apdzīvotības, vecuma struktūras un tā tālāk jautājumiem. Tas, manuprāt, ir tik būtiski, ka mēs nevaram īpaši atlikt laiku, domājot un vilcinoties. Tā ir viena lieta. Bet arī integrācijas jomā, arī sabiedrības saliedētības jomā ir vairākas tēmas, kas, manuprāt, ir jāuzsver. To mēs arī darīsim. Mēs rītdien, proti ceturtdien, 16. februārī, nāksim klajā ar salīdzinoši detalizētu izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātu rīcības plānu projektu integrācijas jomā. Un mēs tur uzsveram vairākas jaunas lietas. Kādas tās ir? Pirmkārt, nav noslēpums, ka Latvijā pastāv jaunatnes politika, taču šī jaunatnes politika līdz pat pēdējiem laikam nav bijusi piepildīta ar nopietnu saturu. Tieši integrācija un saliedētība, manuprāt, ir jaunatnes politikas centrālā asa. Ja man atļaut personiski atkāpt, tad ir divas jomas, kurās es nekad īsti, tā piespiežoties, nevaru atcerēties tādas etniskas, nacionālas
pretišķības. Viena ir mans darbs Rīgas ekonomikas augstskolā, kurā mācās studenti gan no Baltijas valstīm, bet arī no Latvijas, gan latvieši, gan krievu jaunieši. Es vispār nekad neesmu īsti atšķīris un redzējis jau kādu atšķirību. Proti, izglītība, jauniešu izglītība ir joma, kurā to neredzēt. Otra lieta ir sports, ko mēs labi zinām. Tieši jaunatnes politikā liekot uzsvaru uz saliedētības aspektiem, uz starpkultūru izpratni, uz kopā darbošanos, uz brīvprātīgo darbu, uz praksi, uz sportu. Mēs varam panākt būtisku fokusu maiņu un arī cerību, ka šajā valstī sabiedrība kļūs saliedētāka, saprātīgāk organizētāka, uz sadarbību vērsta. Tas ilgtermiņā šajā valstī ir ļoti svarīgi. Otra joma ir tie dažādie izglītības lauki, kuros mums ir jāstrādā. Mums nav tikai jautājums par to, kāda būs latviešu valodas proporcija vai jautājumi par Latvijas vēstures mācīšanu, bet arī jautājumi par to, kā valodās māca saturu, ka skolās ir starpkultūru izpratne. Manuprāt, vispār brīvība cilvēkam ir iespēja un spēja izkāpt ārpus no savas identitātes robežām, paskatīties uz situāciju ar citu acīm, no cita pozīcijām. Nevis dzīvot visu laiku tur ārpusē, bet spēja izkāpt. Manuprāt, izglītība ir joma, kurā tam būtu jārodās šī praksē, pieredzē. Dažādās valodās ar starpkultūru pieredzi, kas ir jau centrāla asa izglītības procesā. Trešā joma, manuprāt, ir šīs pilsoniskās sadarbības formas. Mums patiešām ir nopietni tas jānovērtē, ka ir aktīvi jāveicina sadarbības sabiedriskas organizācijas, pašiniciatīvas un pilsoniskas aktivitātes, daudzveidīgas formas, tā, lai cilvēki trenētos, ko nozīmē sadarboties arī ar tādiem cilvēkiem, kas man nepatīk, kas ir liekas dīvaini vai svešādi, kur uzskati man nav pieņemami. Es domāju, ka tā arī šajās tīri praktiskajās lietās, jaunatne, sports, izglītība plašā nozīmē pilsoniskās prakses, konkrētās praksēs arī veidosies tā pieredze, pozitīvas sadarbības pieredze, kas neļaus tām pretišķībām uzvirmot. Tik spēcīgi, kā tagad to mēs jūtam. Un tas, manuprāt, ir šis būtiskais fokus nomeņš. Jaunatnē saliedētības tēma, sports, brīvprātīgo darbu, aktīvu pilsoniskas prakses, izglītībā starpkultūra pieredze, saturs arī dažādās valodās, sadarbībā, miedarbība starp jauniešiem, skolām, kas mācās tajā vai citā valodā. Tas ir virziens, kurā, manuprāt, mums turpmāk ir jāiet, skatoties par šīs valsts nākotni ilgtermiņā. Es, protams, gribu uzsvērt, ka referendums kā pati praksa ir ārkārtīgi svarīga. Mēs tagad redzam arī pašas šīs pilsoniskās, politiskās darbības trūkums, ierobežojums. Mēs redzam, ka nav regulējums informācijas un reklāmas jautājumiem pirms referenduma. Mēs redzam, ka ir daudziem problēmas saprast, kāda ir argumentācija. Mēs redzam, ka tieši argumentu trūkums sarunā ir viena no lietām, kas sarežģīja jautājumu risināšanas integrācijas jomā. Pat tad, ja tāda argumenta ir vai pētījuma rezultāti ir, viņi tā kā netiek pamanīti. Tas nozīmē, to mēs redzam šos trūkumus tieši tāpēc, ka tas referendums notiks. Bet pat par sevi ir ārkārtīgi būtiska prakse Latvijas valstī, ka pilsoņi paši pieņem lēmumus, cenšas izsvērt argumentus par un pret. Viņi saprot, ka viņu rokās ir šīs iespējas un vara to praktizē un mācās. Un tam, protams, mēs kļūstam par tiem īstiem klasiskiem pilsoņiem, kuri individuāli pieņem lēmumu, negaida, ka kāds viņiem pateiks no malas, kā rīkoties, negaida komandas vai instrukcijas, bet izvērtē dažādos argumentus puses, kurā pilsoņi tiešām pieņem lēmumu par savas valsts nākotni. Šādā nozīmē referendumi kopumā, un arī šīs referendums, protams, ir būtiski. Taču nav bijis veiksmīgi tas, ka tas ir par šādu jautājumu, par to, ka tas ir par valodu, par to, ka tas ir tik konstitucionāli sāsināts. Tas traucē tiešām šīs sabiedrības būtiskam jautājumam saliedētības veicināšanu. Es domāju, to mums ir jāņem vērā, jāiet uz priekšu, jādomā par to, kā mēs strādājam ne tikai dienu vai divas, bet vidējā un ilgtermiņā. Tam mēs piedāvājam savu redzējumu, tam mēs piedāvājam arī savu domu.
Un šīs domas, iespējams, tā esence ir tāda, ka, ja tā saliek kopā, kas tad ir integrācija, kas tad ir sabiedrības saliedētība, tad tās, manuprāt, pats kodols ir sabiedrības uzticēšanās. Vienas grupas otrai, pilsoņi vienam otram un pilsoņu valstī. Un tādas uzticēšanās vairošana lēnā garā, rūpīgi strādājot, konkrēti strādājot, ir integrācijas stūrakmenis. Tas, manuprāt, arī ir integrācijas esence. Pilsoņu uzticēšanās valstī viens otram un arī grupu uzticēšanās lielāka viens otram. Lai jums veicās, lai mums arī pēc 19. pēc 18. un arī sākot no 19. februāra ir skaidrs prāts, mierīgi varam risināt tās lietas un veicināt to, kas mums līdz šim nav izdevies.